Labvakar, cienījamie skatītāji, prieks jūs visus redzēt, prieks, ka jums ir tāda interese par šo lekciju. Ar šo lekciju Mārupe atklāja savu pieaugušo izglītības sezonu šajā gadā, un, protams, ka kā tradīcijas nosaka, pirmie atklāšanas vārdi obligāti pienākas Mārupes novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Lienai Šmitei. Jā, sveiciens visiem. Man ir patiesas prieks, ka interesi ir izrādījuši patiešām ļoti daudz klausītāju, un es ticu, ka tas būs vērtīgi, jo ir vērtīgi cilvēkiem savā starpā sarunāties, un jā, patiesībā šis ir veids, kā mēs izglītībā komunicējam Mārupes novadā, un vai tās būtu lielākas pārmaiņas, vai tās būtu mazākas pārmaiņas, tās vienmēr ved uz attīstību un vienmēr ir jautājumi, tāpēc mēs kā pašvaldība esam domājuši par to lomu komunikācijai visos līmeņos ar iedzīvotājiem, ar vecākiem, ar izglītības iestādēm, ar visiem iesaistītajiem patiesībā izglītībā, jo tas jau vairs nav noslēpums, ka izglītība viena kā spēlētājs vairs nav. Ir ļoti daudz partneru. Un ņemot vērā to, ka ir mainījušies vērtēšanas noteikumi, mēs esam šodien aicinājuši lektori pastāstīt vairāk, atbildēt varbūt uz jautājumiem, kuri jau ir radušies, lai tas būtu atbalsts primāri jau mūsu Mārupes novada iedzīvotājiem, kuru bērni ir mūsu izglītības iestādēs. Un es esmu kā pārvaldes vadītāja arī ļoti priecīga par katru kolēģi no citām pašvaldībām, kurš ir pieslēdzies, lai arī gūtu varbūt atbildes uz sev būtiskajiem jautājumiem šajā tēmā. Un mēs esam priecīgi dalīties tajā, kas mums ir, ja tas vien jums ir noderīgi, un lai tas šovakar visiem ir vērtīgi. Lai labs vakars! Paldies Lienai par šiem skaistajiem ievadvārdiem, un tad tagad tas patiesais notikums ir pienācis, un es labprāt došu vārdu Valmieras Pārgājas valsts ģimnāzijas izglītības metodiķei Santai Kazakai, kas mums akurāti detalizēti pastāstīs par tiem jaunumiem un novitātēm, kas tad mūs visus ir sagaidījis no 1. septembra. Lūdzu, Santa. Paldies! Labdien! Labdien visiem, kas pieslēgušies, un nu pat izglītības pārvaldes vadītāji, man liekas, pateica atslēgas vārdi – komunikācija. Un es pieņemu, ka tas, kas ir radies sociālajos burbuļos, varbūt tās ļoti lielās negācijas, kas nāk kopā ar pārmaiņām, ir radusies tāda iztrūkstošā komunikācija vai neprecīzā komunikācija. Un tāpēc šodien, domājot par ikvienu mammu, tēti, vecmāmiņu, kas satraucas par to, kā tad jutīsies mans skolēns, ka tagad viss būs slikti, mēs paskatīsimies to, ka patiesībā šis jau ir uz labu. Un dodoties, par ko tad mēs runāsim, un jums jau piesakoties bija diezgan skaidrs, ko jūs šodien šajā stundā dzirdēsiet, un varbūt par ko jūs varat sagatavot jautājumus, jums ir zināms. Un tad es domāju, ka jūs esat šeit ar ļoti daudz jautājumiem. Un es ļoti ceru, ka stundas garumā es jums varēšu uz šiem jautājumiem atbildēt, daloties pieredzē, piedāvājot dažādus piemērus. Un ja tomēr jums kādi jautājumi paliks neatbildēti, tad, protams, laipni lūgtu, jums jau pēc tam piedāvās administrators, kurš organizē šo procesu, lai mēs varētu turpināt saziņu. Un es aicināšu jūs paskatīties uz vērtēšanu kā uz vienotu sistēmu, skatoties nevis uz savu skolēnu, kuru jūs pieredzat un gaidat no viņu mājās, un aicinat kopā ar viņu paskatīties, piemēram, e-klasē, kas tur ir, kādi tur rezultāti parādās. Es aicinu domāt par vērtēšanu caur jūsu šodienas ikdienas pieredzi, nevis caur pieredzi tajā brīdī, kad jūs bijāt kā skolēns, jo iespējams, ka tas ir tieši tas, kas traucē līdz galam pieņemt šīs pārmaiņas.
Un kādu laiku atpakaļ, man liekas, es atradu šim skaidrojumam tādu ļoti praktisku stāstu. Ik viens no mums kaut kādā veidā pilnveidojas profesionāli vai kā personība, apgūstot dažādas prasmes. Kas ir tipiskākais? Mēs dodamies uz meistarklasēm, mācīties, piemēram, cept garšīgus krosānus, vai dodamies mācīties gleznot, zīmēt ar ogli, kompozīciju ieraudzīt. Un mēs tajā brīdī tur esam skolēni, mums ir kāds skolotājs, prasmīgs konditors vai izcils mākslinieks, un mums visiem ir kopīgs mērķis, ko mēs gribam apgūt kā skolēni tajā brīdī vai kā izglītojamie, un mums starp skolotāju un skolēnu notiek nemitīgs sadarbības process, mācīšanās un mācīšanās process. Un mums ir zināms, kāds ir saturs, ko tad mēs tur apgūsim un kāda ir likme. Piemēram, krosānu meistarklases gadījumā iemācīties izcept izcilus krosānus. Un tajā brīdī, kad mēs mācāmies kā personības, mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu skolotājs katru brīdi mums iedod atgriezenisko saiti pēc tiem pierādījumiem, kā mēs darām, kā tad mums klājas, ko mēs darām varbūt nepareizi, vai kādas sastāvdaļas un kā mums ir nepieciešams pievienot, vai kā turēt otu vai ogli. Un mēs gaidām nemitīgi un pat apvainojamies, ja mūsu meistarklases vadītājs vai gleznotājs nepienāk mums pietiekami bieži. Jo mēs uzskatām, jā, tā es augu, jo man jau vajag to rezultātu, tos garšīgos krosānus, to lielisko ogles kompozīciju, ogles tehnikā zīmēto, tad, kad es esmu pabeidzis. Tajā brīdī, kad mēs šo pašu pārnesam uz skolu, mēs sakam, hei, kāpēc nevar labot, tad, kad darbs ir gatavs? Protams, ka tu vari izcept arī nākamo krosānu pannu, protams, ka tu vari zīmēt gleznot nākamo uzstādījumu, bet tajā brīdī, kad mēs mācāmies kā personības, mācāmies profesionāli, mums ir ļoti svarīgi iegūt procesā atgriezenisko saiti un pilnveidoties procesā, lai maksimāli ātri varētu parādīt labāko iespējamo sniegumu. Un lūk, šī ir visa vērtēšanas kā sistēmas galvenā būtība. Tad, kad es to pieredzu caur sevi, es varu jau to ieraudzīt caur savu bērnu, skolēnu, tieši tāpat arī viņa personība katru dienu dodoties uz skolu pilnveidojas. Pavisam nesen, pāris dienas atpakaļ, arī manā sociālajā burbulī, starp citu, arī es sekoju līdz domāšanas attīstīšanas uzdevumiem, lai atvieglotu vecākiem varbūt kaut kādā mērā to pārliecību, kas tad ir mainījies, mēs saņemam šādu vizuāli. Un iespējams tas vizuālis palīdz, bet patiesībā iztrūkst vairākas lietas, kas mums ir būtiskas, jo šajā brīdī mēs panākam diezgan tādu kārtējo opozīcijas lielo straumi, kura ir pret to, jo patiesībā mēs līdz galam mums nav bijis iespēja nokomunicēt, kāpēc tad šādi notiek. Varbūt es pavisam nedaudz, kāpēc notiek, lai izstāstītu, kā tad tas notiek. Ko jūs šeit redzat? Šeit redzat svaru kausu, kurā es esmu ielikusi katrā 9 balles, un jūs arī pamanat, ka šie svaru kausi nav līdzsvarā. Kaut mums gribētos cerēt, ka visur šīs 9 balles visās skolās ir vienādas. Bet mēs taču zinām no pieredzes, kā skolēnam par vienu un to pašu sniegumu pie dažādiem skolotājiem vai dažādās skolās tiek saņemti atšķirīgi vērtējumi.
Es domāju, jums nevienam nav tālu jāmeklē, ne tajā brīdī, kad jūsu bērns satiekas ar savu māsītes vai brālēnu pie vecmāmiņas, kur vecmāmiņa pie Ziemassvētku eglītes salīdzina vērtējumus un saka, jā, nu tomēr tavs brālēns mācās labāk. Kaut gan jūs zinat, ka jūsu bērnam ir stingri skolotāji un patiesībā, ka viņš prot, izprot, var paveikt daudz. Bieži vien šis nevienlīdzīgais vērtējums ir pat vienas skolas ietveros, ja šī skola ir vairākas paralēlās klases. Un mēs pat zinām, kad vecāki savā starpā runā, ka kas tev māca matemātiku vai latviešu valodu vai datoriku, ak tā, jā, vai pie tās būs traki, jā, bet, manam bērnam gan ir paveicies. Tāpēc, lai mēs visi varētu gan skolēnu sniegumu vērtējumu salīdzināt, un tas būtu absolūti objektīvs, mēs atrodam veidu, kā to izdarīt. Un šajā piemērā, kur jūs redzat saskaitīšanu 10 skalā, jūs redzat, ka nereti skolēnam bija iespēja nopelnīt vērtējumu, ja visi šie te vienkāršie piemēri bija absolūti analogi. Un tie ilgi skolēns iztur, lai šos parādītu, kā tad prot saskaitīt, un tajā brīdī, ja visi piemēri izpildīti pareizi, tika iegūtas 10 balvas. Bet kāds cits skolotājs pie tāda paša sasniedzamā rezultāta piedāvāja arī nākamā izziņas līmeņa uzdevumus, iespējams šos saskaitāmos ieliktus kādā citā iekavās, kādā citā pierakstā, kur jau bija jāparāda nākamais tās izpratnes līmenis. Vēl, kam es gribu pievērst uzmanību, tādai ļoti sen radītai Hermaņa Ebbinghausa radītai līknei, un es tūlīt nākamajā attēlā rādīšu arī otru. Un, kā jūs redzat, šī ir aizmiršanas līkne, par ko mums ir jādomā ikdienas, kā tad notiek zināšanu aizmiršana, informācijas aizmiršana, cik ātri tā notiek. Un balstoties gan uz sociālā burbuļa, kurā atrodos arī es, savstarpējām sarunām, vecākiem un arī tvītiem, ka patiesībā jau, kāpēc nevarēs pārrakstīt, tad bērnam beidzot būs iespējas iemācīties un paskatāmies uz to tā, iemācīties uz nākamo pārrakstīšanas reizi ļoti ātri, iespējams pat pēdējā vakarā, lai viņš pavisam ātri demonstrētu, cik laba vai varbūt netik laba viņam ir īslaicīga atmiņa un ļoti strauji to paspētu aizmirst. Iespējams, kā izejot jau no sava snieguma demonstrēšanas pārbaudas darbā, pēc pagājušās dienas vakarā viņš vairs atcerās no tā tikai 30%. Protams, tas bija pat aizpagājušais gadsimts, kad Hermans Ebbinghaus šo te parādīja, bet vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, kas ir cieši saistīta arī ar vērtēšanu, jo vērtēšana tātad izraisa citādāku, motivētāku mācīšanās procesu, ir iemācīšanās līkne. Un ko jūs redzat? Jo biežāk skolēnam ir iespēja atkārtot, jo biežāk ir iespēja uzlabot savu sniegumu stundā, jo lielākas iespējas viņam atcerēties to apjomu, ko viņš tajā brīdī ir apguvis. Tas par to, kāpēc. Kāpēc mēs nevaram darīt tā, kā esam darījuši vienmēr? Kas tad ir mainījies? Es mācījos skolā, viss bija kārtībā, mani bērni, ja vecākie mācījās arī skolā, un tagad pēkšņi kaut kam ir jāmācās. Bet tā kā mēs esam gudra sabiedrība, mēs gribam, lai sanāk labāk, mēs mainamies, mēs ieklausamies, kā domā citās valstīs. Kas tad ir tas rīks, kādā veidā mēs varam šo situāciju uzlabot? Ko jūs redzat šeit? Un šī ir vēl viens vizuāls, kas parāda vecāku nozīmīgo lomu šajā kopīgajā izglītošanās procesā.
Jo jūs redzat, ka skolā nav viens spēlētājs. Tāpat kā izglītības pārvaldes vadītāja teica, ka izglītība vispār kopumā tas ir, mums par to jārunā visiem. Jā, gan skolotājam, gan skolēnam, gan arī klases biedriem, visiem ir jāzina, kas tad mums ir jāapgūst, kādi tad ir tie sasniedzamie rezultāti, un kā tad izskatīsies labs sniegums, vai kādi tad būs tie kritēriji, pēc kā novērtēs, vai krosāns ir garšīgs. Kas tad par to liecinās, ka tas krosāns patiešām varam teikt, tev ir izdevies lielisks. Un tad paskatāmies, cik atšķirīgi ir tie uzdevumi, kas katram no mums šajā spēlē ir jāveic. Skolotājam ir jāiegūst pierādījumi par to, kā tad skolēnam veicas ar mācīšanos. Un jāsniedz atgriezeniskā saite. Savukārt skolēnam ir jāsāk domāt par savu mācīšanos, nevis par to. Un šeit es lietošu to slengu, ko lieto ļoti bieži pusauģi, galvenais, lai sajiet. Bet nē, vai man tas izdevās, un pašam ir jāatbild par to, ko es mācos. Un tam klases biedram ir jāapzinās, kā mēs kopā, mēs viens otru atbalstam. Ja skolēns ir ieguvis tādu galveno ziņu no vecākiem, ko vecāki padara redzam, ka man neinteresē, kāds ir process, man galvenais, kāds ir tas vērtējums, tad viņš par katru cenu cīnīsies, lai viņš iegūtu to viņam atbilstošo vērtējumu, nedomājot par procesu. Vai, ja mūsu vienīgā motivācija ir iPhone jaunākais zem Ziemassvētku eglītes, tad tajā brīdī mēs šos procesus principā izslēdzam. Kas ir pats būtiskākais? Saprast, ka vērtēšanas sistēmā galvenais elements ir atgriezeniskā saite. Protams, kvalitatīva, protams, korekta, protams, savlaicīga, bet tā palīdz tam, kurš mācās, pilnveidoties, uzlabot savu sniegumu, lai nākamajā situācijā, jau ņemot vērā atgriezenisko saiti, darītu labāk. Tas ir tieši tāpat, kā mēs tajā brīdī, kad mēs gribam kaut ko apgūt, mēs saprotam, un šis arī ir interesants, ka bieži vien mēs uz meistarklasēm, uz jogas nodarbībām tomēr ejam ar apziņu, ka tas man stundā maksā X naudas vienības, un varbūt, ka tajā brīdī mēs apzināmies, cik nozīmīgi man ir šo resursu tērēt apzināti gudri. Bet jebkurā gadījumā, lai kāds būtu process par samaksu vai nē, svarīgākais, kā mēs varam iemācīties, ir saņemot atgriezenisko saiti. Bet tagad, protams, pie tā, kas tad ir mainījies, kas mums ir jāņem vērā, kas mums ir svarīgi. Pirmā un būtiskākā lieta, un šeit nebūs, pat es negribētu izcelt, viena no svarīgajām lietām ir tā, ka tiek vērtēti tikai tie sasniedzamie rezultāti, kurus skolēnam ir iespēja apgūt mācību procesa laikā. Mēs nevaram pieņemt, kā skolēns to ir apguvis, atnākot, piemēram, 7. klasi, ir apguvis 6. klasē. Ja skolotājiem nav iespēja pārliecināties par šo, un skolotājs nepārbauda, vai visi skolēni atnākot uz jauno skolu ir nonākuši šajā pozīcijā, tad patiesībā skolotājiem ir jāpārdomā, kā tad šo te prasmi uztrenēt, kuru pats es neesmu mācību procesā nekādā mērā stiprinājis. Otrs, regulāri dodoties un apgūstot izglītības procesā jaunas zināšanas, stiprinot izpratni un prasmes, skolēnam ir iespēja vingrināties ļoti daudzveidīgos kontekstos par vienu un to pašu sasniedzamo rezultātu un saņem par katru šo darbību atgriezenisko saiti vairāk kārt. Jo iespējams, ka vienā no gadījumiem viņš sadzirdēs vienu būtiskāko, un pēc tam būs pilnīgi cita nianse.
Kas tad vēl ir tāds, kam mēs pievēršam uzmanību, ka, lai nejuktu sākuma skolai un pārējām vispārējā izglītībā klasēm no 4. līdz 12. No 1. līdz 3. klasei tas, kādu vērtējumu jūsu skolēns iegūst par konkrēto prasmi vai izpratni, tas tajā brīdī šis apraksts raksturo skolēna sniegumu pret vienu konkrētu sasniedzamo rezultātu. Savukārt, sākot no 4. klases, vērtējums jau atspoguļo vairāku sasniedzamo rezultātu kopumu, kuri ir ietverti tematu nobeiguma vērtēšanas darbā. Kā tos ietvert, paskatīsimies tālāk uz priekšu. Es esmu izveidojusi varbūt tādu nelielu salīdzinājumu par to, kas tad bija līdz pagājušā mācību gada beigām un kas tad ir mainījies no jau 2,5 nedēļas senas pagātnes. Kaut gan visticamāk summatīvie darbi pirmajās 2 nedēļās netika nekādā mērā piedāvāti. Un ko mēs ieraugām līdz 1. septembrim, summatīvais darbs varēja būt arī tikai zināšanu un izpratnes tests. Es esmu šeit iedevusi piemērus dažus, bet piemēru ir daudz. Bet kaut vai tas ir jēdzienu skaidrojums vai vēstures fakti, chronoloģiskā secībā, vai iespējams franču valodā vārdiņu kontroldarbs. Šobrīd skolēnam, demonstrējot savu sniegumu, temata nobeiguma pārbaudas darbā, ir jāsaņem uzdevumi dažādi un nosacījumi, ar kuriem skolēns demonstrēs savu sniegumu visos 4 izziņas līmeņos. Viņš neizmantos piedāvāto atbalstu un izpildīs uzdevumus gan zināms, gan tipveida tajā brīdī, ja viņš vēlēsies, ja viņa plāns būs 9 vai 10 balvas. Šeit es varbūt gribētu nelielu tādu piezīmi par atbalstu, jo ir situācijas, piemēram, bērniem ar mācīšanās grūtībām, vai arī diagnosticētu konkrētu problēmu, piemēram, disleksiju, skolēniem tiek sniegts atbalsts. Šis atbalsts nekādā mērā nenozīmē atbalstu, kurš tiek izmantots papildus. Mana kolēģi, kura ļoti precīzi pārzina tādu iekļaujošās izglītības dažādus aspektus, man, lai es saprastu, kāda tas ir saprotams, kāpēc dažiem šis atbalsts ir nepieciešams un tas neieskaitās, un dažiem tas ir. Viņa man teica, tev vislabāk to saprast situācijā, ja tu esi tuvredzīga. Ja tu sēdi klasē, un tev nav iespēja saredzēt, un tev nav uzliktas brilles vai kontaktlēcas, tad tajā brīdī patiesībā tu tiec nosodīts, jo tu vienkārši neredzi. Un tās brilles ir tas atbalsts, kas nav papildus atbalsts. Tas vienkārši ir tāpēc, lai tavā situācijā tu būtu vienādos spēles noteikumos ar pārējiem. Un tieši tāpat ir par konkrētajām situācijām, kurām ārsti izraksta šo te konkrēto atbalstu, precizē, kāpēc, un tajā brīdī šis atbalsts ir tieši tāpat kā tuvredzīgajam brilles. Ja mēs paskatāmies ministru kabineta noteikumos, un tur ir gana sarežģīta tabula, tad lasot šo tabulu rodas daudz un dažādi jautājumi, kas iespējams traucē uztvert to, kas tur ir pateikts. Un tāpēc metodiskajā materiālā, kas sauc skolēna snieguma summatīvā vērtēšana, ir ielikts, manuprāt, ļoti veiksmīgs vizuālis, kas gan mammai un tētim, gan vecmāmiņai, gan ikvienam skolotājam paskaidro, kā tad šos vērtējumus mēs ieraugam un kā tad izskatās noslēguma pārbaudes darbs. Un jūs redzat, ka tie uzdevumi, kuri piedāvā standarta algoritmu vai ļoti zināmu situāciju ar atsevišķiem elementiem, kas ir apgūti pirmajās prasmēs, var sastādīt punktu ziņā tikai
40% no visa vērtējuma. Tas nozīmē, ka skolēns situācijā, kad pārbaudas darbā tiek piedāvāt tikai pirmā līmeņa uzdevumi, patiesībā demonstrē sniegumu līdz 4 ballēm. Tiklīdz tiek piedāvāti uzdevumi ar arī jau zināmu situāciju, bet kompleksu uzdevumu, kurā jāizmanto vairāk kā viens algoritms, jāveic papildus darbības. Tie uzdevumi sastāda 26, 25, 28% no visa vērtējuma, un tās ir tad skolēnam iespēja demonstrēt jau savu sniegumu līdz 6 ballēm. Palielinot uzdevumu kompleksumu, piedāvājot uzdevumus jaunās līdz šim neapskatītā kontekstā, jau vērtējums, kā jūs redzat, pieaug. Nereti ir tādas situācijas, ka temata ietveros skolotājs attiecīgajā klasē līdz tādam 4. līmeņa izziņas uzdevumiem vai tādiem dziļiem uzdevumiem nemaz netiek. Līdz ar to nebūtu īsti godīgi, ja skolotājs tagad temata darbā piedāvātu šādus uzdevumus, kurus skolēns pat nav varējis iedomāties, kā tad veidot viņam to domāšanu, kā tad domāt par mācīšanos, lai kaut ko tādu sasniegtu. Tad skolotājiem ir iespēja piedāvāt, sākot no kopējos 34%, tos 3. līmeņa uzdevumus. Savukārt, sākuma skolā no 1. līdz 3. klasē gan nevis vērtē caur šādu kopumu, bet vērtē atbilstoši noteiktajiem snieguma līmeņa aprakstiem, kurus sākumskolas vecāki jau ir iemācījušies un viesojoties Cēsu 2. pamatskolā. Es gan domāju, ka iespējams, ka tā ir daudzās. Man ļoti patīk, ka viņi visi to sauc par nevis stap, bet es pats. Bet. Un te es gribu vērst uzmanību visiem sākumskolas vecākiem. Nu, ko tad mēs vēlamies? Mēs vēlamies, lai katru reizi, kad mans bērns to jeb apguvis padziļināti sniegumu. Un tad patiesībā skolotāji nonāk ļoti tādās dīvainās situācijā, jo viņš saprot, ka jūsu bērns ir lielisks, viņš sasniedzis rezultātu, kas ir paredzēts pilnībā, bet tas pilnībā nozīmē apguvis, jo tas nozīmē, ka skolēns patstāvīgi spēj demonstrēt sniegumu, ne tikai tipveida situācijās. Tas apguvis padziļināti ir tāds krietns solīts ārpus pilnības, kad skolēns demonstrē tādas prasmes, tādus izpratnes jautājumus, ko iespējams viņš ir apguvis mājās kaut kādās nestandarta situācijās, vai viņam ir bijusi fantastiska pieredze, un viņš ir gājis uz kādu skoliņu, kurā ir apguvis prasmes, kuras skolā nemaz vēl neapgūst. Jo, ja jūs paskatītos uz šī brīža snieguma līmeņa aprakstā šeit, tad stap aprakstiņā, kurā kritērijs, ja prasme, ko novērtē matemātikā, ir aprēķina izteiksmes vērtība, ievērojot pareizi saistīto pierakstu un darbību secību, mēs redzam, ka tas apguvis ir sasniegts pilnībā, veids darbības pareizā secībā, arī tad, ja izmantotas iekavas, un aprēķina rezultātu un ievēro saistīto pierakstu. Un tas apguvis padziļināti jau ir tāds milzīgs lēciens nākamais, kas 3. klasē, beidzot 3. klasi, nebūtu netiek skolēnam prasīts, bet tam talantīgajam, vai tajā brīdī tam bērnam, kuram ir bijusi iespēja uzzināt vairāk, kādā citā kontekstā iemācīties un to demonstrēt, nekad nepateikt, kā ir sasniegti griesti. Tev vēl, tu redzi, esi sasniedzis nākamo un nedod to pārliecību, ka jo tev vairāk būs iespējas apgūt vairāk, jo tu sasniegsi vairāk un nekad nebūs sasniegtie griesti. Bet ejam tālāk. Ejam tālāk no tā, kas tad ir mainījies, kas ir būtiski vecākiem.
Es arī skolotājiem, skolotāji jau pavasar par šo ļoti domājuši un izveidojuši jau plānu, kā tad ar to tik galā. Un tad tas liktenīgais svars, kas tiek apspēlēts dažādās diskusijās. Un šeit es pievērsīšu uzmanību pirmkārt ar demonstrējumu caur vērtējumiem ballēs, un pēc tam paskaidrojot, kā tad tas svars mainās. Jūs redzat gan labajā, gan kreisajā pusē vērtējumus divi atšķirīgi skolēni, pie diviem atšķirīgiem skolotājiem ir visa mācību gada laikā nopelnījuši vienādus. Bet vienā gadījumā, kad tiek vērtēts, ņemts vērā vidējais aritmētiskais, vērtējums gadā ir 6 balvas. Savukārt, tajā brīdī, kad tiek vērtēts svars, ir 5 balvas. Un kam pievērsiet uzmanību? Par ko tad skolēns ir saņēmis augstāku vērtējumu, kurā situācijā viņš ir ieguvis zemāku? Mēs redzam, ka situācijā, kad darbiņš ir bijis vai nu mazāk nozīmīgs, vai par mazāku skaitu sasniedzamiem rezultātiem. Iespējams, ka tā ir bijusi kādā vienkārši prezentācija. Ir svars piemērots 10%, savukārt pēdējais vērtējums, kuru ļoti bieži arī pēc noklusējuma, arī mūsu kā skolēnu pieredzē, skolotāji uzsvēra kā nozīmīgāko. Tikai tajā brīdī tas bija pēc noklusējuma, jo neviens nerunāja par svariem. Šobrīd, ja mēs runājam par svariem un sakam, ka pēdējais vērtējums demonstrē to, kā tu visa mācību gada laikā esi apguvis un piešķirot tam svaru, mums parādās pilnīgi cits vērtējums. Bet es parādīšu varbūt arī šo, kā tad tas izskatās un kāpēc tas svars var mainīties ļoti dažādās situācijās. Līdz šim skolēni un dažu skolu vērtēšanas kārtībā bija pat tā, ka skolēni varēja tikt informēti par pārbaudas darbu tikai nedēļu pirms tā norises. Un iepazīstināti ar to, kāds ir darba formāts un vērtēšanas kritērijus, iespējams pat tikai pirms pārbaudas darba rakstīšanas. Šobrīd, un es ticu, ka daudzi no jums jau ir saņēmuši e-klasē savas skolas sūtīto vērtēšanas plānu, vai tas ir redzams skolas mājaslapā, kurā jūs redzat sava skolēna gan summatīvos darbus visos mācību priekšmetos, kas ir paredzēti viņam apguvēji pusgada garumā. Mēs redzam arī, kāds ir katra vērtējuma svars. Un kā tad es pastāstīšu, esmu paņēmusi geogrāfiju 7. klasei, un kāpēc es izvēlējos tieši geogrāfiju? Jo pievēršat uzmanību, lūdzu, jūs redzat, ka otrajā rindā, tur, kur ir rakstīts stundu skaits, viens no tematiem ir pavisam maziņš, tas ir 6 stundas. Savukārt visi pārējie ilgst 16 stundas, tad visi pārējie tiek apgūti vairāk kā 2 mēnešus, savukārt viens ir tāds pavisam maziņais. Vai mēs visus šos vērtējumus varam likt vienādā aritmētiskā vērtējumā? Jā un nē. Un tas ir atkarīgs no skolotāja, kā viņš ierauga šo situāciju, bet skolotājiem pirms tam nokomunicējot ar skolēniem, vecākiem to ieraugot vērtēšanas plānā, ir ļoti precīzi zināms, kā tad kāds svars tiek katram tematam piemērots. Kas tad ir tās? Es nosaukšu to par karsto kartupeli. Kāpēc? Tāpēc, kā sarunājoties ar vecākiem, īpaši vecākiem juristiem, viņi saka, es nezinu, kā nevar pārrakstīt, jo tur tāda teikuma ministru kabineta noteikumos, kā pārrakstīt nevar, nav. Un tajā brīdī, ja es izmantoju meklēšanas rīku šajā normatīvajā dokumentā, es neko tādu neatrodu. Bet tad, ja mēs paskatāmies šo 11.1.4, mēs lasām, ka jā, skolēnam ir iespēja demonstrēt savu sniegumu, tādu labāku
nākamajos vai nākamo tematu summatīvās vērtēšanas darbos, vai mācību gada noslēgumā, tajā brīdī, kad, un šeit ir tie varianti. Tātad, teksts nevar pārrakstīt nav, bet ir jābūtības izteiksmē, kā tad vajadzētu darīt, ja. Kas tad vēl ir tāds būtisks? Un šis arī man, kā skolotājai, aicināja pārdomāt pašai savu skatījumu uz vērtēšanu, jo patiesi, kurš gan skolotājs nepievērš uzmanību tam skolēnam un neatbalsta to, kurš ir ieinteresēts mācīšanās procesā, kurš izpilda centīgi visus mājas darbus, kurš nāk uz konsultācijām, kurš paliek pēc stundas precizēt jautājumus. Mums gribas ikvienam viņu atbalstīt par to, ka viņš izrāda šo interesi. Un bieži vien skolotājs pieņem lēmumu palielināt par 1 balli vai 2, vai jebkādā citās robežās šo vērtējumu. Savukārt, būsim reāli, reālajā dzīvē jau neinteresē, cik ilgi vai cik garš ceļš tev bija, lai konkrēto prasmi, to, ko tu demonstrē ikdienā, piemēram, savā darbā. Vai mācoties pa tulku nevienu franču valodu, nevienu neinteresē, cik grūti tev ir nākuši gan tās gramatikas formas, gan vārdiņi, gan veids, kādā cik brīvi un plūstoši tu izsakies. Visus interesē tikai tas, kā tu sarunājies tajā brīdī, kad tev ir jātulko, kad tev ir jāveic. Un tieši tāpēc mēs pārnesam šo praksi arī uz skolu, ka mēs, tātad, vai skolotājs vērtē skolēna sniegumu tikai par viņa tā brīža sniegumu. Savukārt, ja skola vienojas par to, kad ir būtiski komunicēt par jautājumiem, kas saistīti ar skolēna attieksmi, tad skola savā vērtēšanas kārtībā ieraksta, kā tad vērtēs skolēna attieksmes un ieradumus, visticamāk izceļot, kurus, piedāvājot sniegumu līmeņa aprakstu, un tad par to sniedzot ierakstus uzvedības žurnālā, veidojot iespējams jaunu tradīciju vai jaunus ieradumus, vecākiem skatīties arī uzvedības žurnālā un sekot līdzi šim. Apkopojot to visu, kā uz to skatāmies gan mēs kā vecāki, gan kā uz to skatās skolotājs mācību tēmas sākumā, gan kā uz to skatās skolēns, tad tēmas sākumā skolotājs sniedz informāciju, kāda tad būs temata noslēgumā summatīvā darba formāts, un kas tad būs tie tematā sasniedzamie galvenie rezultāti. Jo, ja kāds no vecākiem ir rūpīgs sekojis līdzi un arī vērojis, un tas ir visur pieejams mācību priekšmetu programmas, tās ir gan apjomīgas, tās bieži vien aiziet tādos detalizētos sīkumos, bet ne jau visas detaļas skolēns piedāvā tad skolēnam demonstrēt pārbaudas darbā. Tāpēc skolotājs nodefinē, kuri tad ir galvenie, paši būtiskākie tematā sasniedzamie rezultāti. Pēc tam mācību procesā par katru no tiem katrā stundā sniedz regulāri atgriezenisko saiti, bet dokumentē e-klasē Maikobā tikai tos sasniedzamos rezultātus procentos vai pret sniegumu līmeņa aprakstu, kuri tiešām ir tematā galvenie, un tad no tiem izriet, kāds tad būs summatīvais vērtējums, jo summatīvajā vērtējumā uzdevumos iekļauj to sasniedzamos rezultātus, kuri ir nodefinēti kā tematā galvenie. Bet patiesībā jau ļoti, ļoti daudz jautājumus lemj pati skola. Un šeit es esmu iekopējusi 15. punktu, kur ir rakstīts, ka izglītības iestāde
patstāvīgi izstrādā vērtēšanas kārtību, atbilstoši tiem vērtēšanas pamatprincipiem, kur ir nodefinēti normatīvajā dokumentā, un vērtēšanas veidiem. Un šeit es esmu izkopējusi no Pārgaujas, sveiciens jums visiem no Vidzemes, kaut gan Mārupja arī mums skaitās Vidzeme, bet mazliet tālākas Vidzemes. Un mums ir tā iespēja, ka mēs sarunājamies ļoti daudz arī ar skolām. Mums pavisam netālu ir Limbaži, kuri arī pagājušā gadā jau iesāka pārmaiņas, domājot par izmaiņām vērtēšanā šogad. Arī Valmierā mēs jau pagājušā gadā ieviesām vairākus jauninājumus, lai šogad tas pārējais process būtu vieglāks, un tāpēc mēs katru lēmumu vai nu pieņemam paši pēc iepriekšējās pieredzes, kas mums ir bijusi, vai arī mēs sadzirdam, hei, ko dara, piemēram, Limbaži un ko dara Cēsis, un mēs par šo nebijām iedomājušies, un tad skolas padomē kopā ar vecākiem tiek nokomunicēts, kāpēc varbūt ir nepieciešams tādas pārmaiņas. Dažreiz tiek pieņemti šie lēmumi, dažreiz nē, bet ar dažiem no jums dalīšos, jo man liekas, ka tas ir tāds veiksmīgais risinājums, kaut arī mūsu vērtēšanas kārtība ir gana detalizēta. Nu, piemēram, ja skolēns ir izvairījies no formatīvajiem vērtējumiem, vai viņš demonstratīvi, piemēram, vienmēr formatīvajā vērtēšanā ir nodevis tukšu lapu, jo viņam ir iedota ziņa iespējams no skolas biedriem, iespējams varbūt pat no vecākiem, un pārliecība, ka formatīvais vērtējums, jo tāds ir skaidrā ziņa, ka formatīvais vērtējums netiek ņemts vērā summatīvajā darbā. Un patiesībā viņš ierodas uz summatīvo darbu, pat nekādā veidā nedemonstrējot kaut kādus uzlabojumus, jo viņi tas neinteresē. Un tad mēs esam iekļāvuši, ja tad skolēns nav ieguvis nevienu formatīvo vērtējumu visa temata laika posmā, apguves laika posmā, tad pirms demonstrējuma summatīvajā darbā skolēnam ir jāiegūst pozitīvs formatīvais vērtējums, lai viņš gūtu pieredzi šeit šobrīd, tu par šo konkrēto sasniedzamo rezultātu esi ieguvis x procentus, bet es tev iesaku palūkot šo te, nostiprināt to, paskatīties vēlreiz atgādni par konkrētās darbības veikšanu, un skolēns iegūstot pieredzi, kā saņemot atgriezenisko saiti un uzlabojot savu sniegumu arī summatīvajā darbā, viņš demonstrēs krietni labāku sniegumu. Tātad mēs ne tikai sakam, ka jā, atgriezeniskā saite tiek sniegta, bet mēs inicijējam iespēju skolēnam pieredzēt. Tiklīdz mēs visi pieredzēsim, tiklīdz mēs visi kopā sabiedrībā nokomunicēsim, cik svarīgi ir pieredzēt šo atgriezenisko saiti, šo iespēju uzlabot, tad mums nevienu brīdi nebūs šaubas par to, ka summatīvais vērtējums jau ir tas brīdis, kad tu demonstrē labāko iespējamo sniegumu. Tu esi tik daudz meistarklasē mācījies, ka tu šobrīd esi izcepis pašus kraukšķīgākos, pašus pat parīziešiem visabrīnojamākos krosānus pasaulē, jo tu nemitīgi esi saklausījis, ko tev saka, ko vajag uzlabot. Vēl ir situācijas, kad skolēnam, piemēram, nereti tas notiek ar ļoti aktīviem sportistiem, kaut kādu traumu rezultātā, ka pēdējā temata laikā skolēns, piemēram, gūst traumu, viņš nonāk veselības aprūpes iestādē, kur dziedēja savu traumu, viņam nav iespēja demonstrēt sniegumu pēdējā summatīvajā vērtējumā. Bet mēs zinām, ka ministra kabineta noteikumos ir rakstīts, ka gada
vai vidusskolā kursa vērtējumu iegūst tikai tad, ja ir summatīvais vērtējums visos tematos. Tad mēs jau paredzot šādu situāciju, jo mums ir tāds precedents, tad šādos gadījumos ar direktoru rīkojumu tiek noteikts individuāls risinājums. Tādā veidā mazinot stresu kaut kādu negadījumu brīžos. Vēl mums ir piedāvājums, ka zinot to, ka būs skolēni, kuriem gada vērtējums nepatiks, vai iespējams skola parādīs kaut kādu provizorisko gada vērtējumu un skolēns tādā veidā varēs reaģēt, tad mēs esam nolēmuši, ka mācību gada noslēguma vērtējumu vai kursa noslēguma vērtējumu izliek 2 nedēļas pirms mācību gada noslēguma. Un tas nenozīmē, ka mācību gads beidzas, jo īstenībā tas tikai sāks tajā brīdī, ka mēs jau sagatavojamies nākamajai klasei un savukārt 9. klašu skolēni, kā to pamatskolas, valsts pārbaudes darbus un vidusskolēni, vidusskolas kursa noslēgumā, vidusskolas darbus. Protams, šie piemēri, un šie tikai daži, jums katrā skolā radīsies savi. Jums kopā ar jums skolai komunicēs, veidos labāko risinājumu, kā to darīt, kā tas būtu gudrāk, kā tas motivētu, kā tas izskaidrotu, kā tas mazinātu stresa situāciju. Bet jebkurā gadījumā mērķis mums ir viens, lai skolēnam būtu nevis pieredze, lai sajiet, bet es ar savu darbu, es ar savu vēlmi apgūt un darot, iegūst pēc iespējas labāku vērtējumu, jo spēju demonstrēt pēc iespējas labāku sniegumu. Šeit prezentācijā esmu pievienojis arī tiem, kam patīk izziņas process, tiem, kas sadzirdēja un teica, jā, varbūt man vajadzētu palasīt vēl kaut kur. Un mums bija iespēja satikt ASV profesoru Tomasu Geski, un šī vieslekcija ir arī YouTube iztulkot latviešu valodā un parādīt par to, kā par to domā pasaule. Ja jūs līdz galam nenoticat, tad iespējams ieraugot tādu ļoti pasaulē zināma profesora stāstījumu, tas jums varētu palīdzēt. No manas puses, paldies un laiks jautājumiem. Es redzu, jautājumi ir ļoti daudz. Tagad man droši vien ir jāsāk jautāt, jāsāk droši vien, neesmu nevienu sekundes simtaļu paskatīsies uz jūsu dotajiem jautājumiem, un tāpēc tagad pavisam ātri to uzreiz izdaru. Un eju pa solīšiem. Jā, jebkurā gadījumā tas, kuriem ir, tad es lasu arī pašu jautājumu, lai tie, kuri vēl klausās, šo varētu atbildēt. Kā tad šo vērtēšanas sistēmu pielāgot, motivējot jaunieti, kuriem ir mācīšanās motivācijas grūtības? Pirmkārt jau stāsts ir par to, cik ļoti mēs strādājam ar sociālo, ar atbalstu personālu, un tajā brīdī, kad, un es teiktu tā, ka bieži vien tie saucamie grūtie bērni rodas tāpēc, ka viņiem ir garlaicīgi. Bet tajā brīdī, kad viņiem, kuri varbūt ir ar ļoti hiperaktīvu dabu, apnīk pildīt vienveidīgus uzdevumus. Viens no tādiem vairāk pētījumi pierāda to, ka skolēniem piedāvājot kompleksus sniegumus, tādu, kuri prasa nevis zināšanu demonstrējumu, nevis klaju faktu izmantošanu, bet tādu jau nākamo līmeni, daudzus no šiem te bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas, kuram ir hiperaktivitāte, kuri ierauga, ka viņi var sasniegt pat labāk nekā tie, kuri ir centīgie. Pirmkārt, tādā veidā viņi iegūst motivāciju. Otrkārt,
arī bērniem, kuriem ir mācīšanās motivācijas grūtības, ja viņi redz spēles noteikumus pašā spēles sākumā, un šie spēles noteikumi nemainās pret to, kāda es esmu personība, arī šajā veidā mēs izdaram vienu atbalsta pakāpienu, tā kā iedodam vēl. Jā, tas neiet pretrunās, tāpēc, kā jautājums ir, vai neiet pretrunās stāstījums, nevar prasīt pārbaudes darbos, kas nav mācīts stundās, bet to apguvis padziļināt, var nopelnīt kaut kur citur. Paskatāmies uz tiem skolēniem, uz tiem saviem bērniem, radu bērniem, kuri apgūst prasmes pulciņos, kaut ko dara vairāk, vai jūs noteikti esat lasījuši OECD pētījumu, kā Latvijā ir problēmas tieši ar atbalstu talantīgajiem bērniem, ka mēs viņiem neiedodam tos spārnus, ka tu vari darīt vairāk. Tāpēc, jā, tu nevari prasīt pārbaudas darbā to, kas nav mācīts stundā, bet šim talantīgajam, šim izcilajam bērnam un iespējams ļoti šaurā talanta kaut kādā spektrā, viņam ir iespēja demonstrēt šo augstāko, kas nav apguvis optimāli, tad sasniedzis maksimālo. Līdz ar to es patiešām šeit pretrunas nekādā mērā neredzu. Vai būtu iespēja iegūt prezentāciju par vērtēšanu? Es nezinu, kā šo te nokomunicēt jums ar Mārupes izglītības pārvaldi. Šis ir Mārupes izglītības pārvaldes jautājums noteikti, un iespējams, ka pēc tam arī jums par to pastāstīs. Jā, par svērto vērtējumu 1., 3. klasēs. Skaidrs, ka tajā brīdī, ja mēs vērtējam prasmi mācību gada laikā vai visu 3 gadu laikā ļoti šauru prasmi vienu reizi, tad svērtais vērtējums nekādā mērā neparādās. Bet ja, piemēram, mēs skolēnam vērtējam, piemēram, lasīt prasmi septembrī, mēs pēc tam dodam daudz un dažādus uzdevumus, un pēc tam vērtējam maijā. Es domāju, ka jūs visi piekritīsiet, ka, ak, Dievs, nekādā gadījumā mēs nevaram šo te vērtējumu likt vidēju aritmētisko. Skaidrs, ka tas sniegums ir tāds, kā to demonstrēja maijā, vai arī mēs iedodam tomēr šos svarus, kurā parādās, cik lielu lomu spēlēs tas pēdējais vērtējums. Gada beigās ir iespēja izteikt vēlmu uzlabot gada vērtējumu, vai tas paredzēts arī 1., 3. klases posmam, ja jā, tad kā tas izpaudīsies un tiks realizēts. Lūk, tā kā šis nav atrunāts, tas nav atrunāts ministru kabineta noteikumos, tad šī ir tā niša, kur jūsu skolas tieši sākums skolas skolotāji kopā ar vecākiem vienojas par to, kā tas izpaudīsies un tiks realizēts. Un iespējams, ka 2 blakus esošajām sākums skolām būs pilnīgi atšķirīgs redzējums. Kā tad var skolēns demonstrēt vēl šīs te konkrētās prasmes? Došos tālāk, tik ātri man neiet, es atkal iekopēšu un mēģināšu šeit. Jā. Vai vērtējums tiek piemērots 1., 3. klasē, tas jautājums ir vairāk par to, jā, vai tad es varētu atbildēt ar pretjautājumu, vai STAP jūsu gadījumā nav vērtējums? STAP arī ir vērtējums, tikai šajā gadījumā vērtējums nav viss atzīme, bet tas ir līmenis, kāds ir sasniegts. Arī tas ir vērtējums. Tātad vērtējot tā brīža sniegumu, neņemot vērā bērna centību, atvērtību, pozitīvo attieksmi, darbojoties, piemēram, sportā, vai nenodaram pāri bērniem, kuri var būt tuklāki, neveiglāki un nespēja fiziski, piemēram, pārliekt pāri, vai šādi nenovērtējot attieksmi, neiegūsim bērnu, kuriem riepsies sports, lai gan pirms tam ar prieku sporto un kustās, neskatoties uz to, ka nepadodas. Un šeit ir tie, kuri ir pieredzējuši
sporta skolotājs jau šobrīd, jau vairākus gadus strādājot pēc sporta un veselības snieguma, jūs noteikti jau esat pieredzējuši, ka vairs nemēra cik augstu, cik tālu, cik ātri, bet mēra dinamiku, mēra skolēna attieksmi, mēra to, kā viņš iegūst jaunu prasmi, darīt lietas, spēlēt komandā, izvērtēt, lasīt karti, orientēties, būt drošam. Vairs tā mūsu pieredze, ar ko mēs saprotam sportu, kā vērtējumi nosaka pēc mūsu ātruma, spēka vai lokanības dotumiem, kuri mums ir doti no dabas, vairs netiek mērīts, un līdz ar to es domāju, ka jau šobrīd ik viens bērns piedzīvo sportā centīgais, atvērtais, pozitīvais, ļoti, ļoti pozitīvu pieredzi atkarībā no iepriekšējās situācijas. Sakiet, lūdzu, vai es kādu jautājumu izlaidu? Šķiet, ka nē. Man arī šķiet, ka visi jautājumi, kas tika saņemti, ir atbildēti. Liels paldies, Santa, par lekciju. Es ceru, ka Anai ir gan vēl viens jautājums. Es viņu nolasīšu tāpat, jā? Jā. Vēl viens jautājums. Ar kuru brīdi ir obligāti jāsāk svērt? Zinu, ka daudzas skolas šogad nesvar vērtējumus. Jā, nekur nav teikts, ka ir obligāti jāsver. Svarīgi ir saprast, ka mums nevajadzētu būt pēc noklusējuma. Šo te darbu mēs uzskatīsim par nozīmīgāko. Mēs jau spēles sākumā sakam, 3. temats mums matemātikā ir visgrūtākais, līdz ar to, tā kā mēs tam veltīsim visvairāk laika, es, izliekot gada vērtējumu, tam pievērsīšos. Ja es kā skolotāja uzskatu, ka man visi vērtējumi ir vienādi, brīdis, kad būs svars, nebūs nekad. Labi, paldies. Tikko saņemts tika viens, tāds, varbūt nedaudz provokatīvs jautājums. Es nolasīšu, var sniegt komentāru, jo kaut kādā mērā viņš ir asprātīgs. Lūdzu, uzjautājiet, cik procentu šodienas klausītāju saprata un atbalsta šādu vērtēšanas sistēmu, un cik procentu no skolēniem vispār saprot to? Jā, ļoti labi. Šis ir jautājums par komunikāciju, un man ir absolūti skaidrs, ka ar pirmo reizi laust stereotipu, laust pieredzi, piemēram, manā gadījumā, gan beidzot vidusskolu, gan mācoties vairākās augstskolās, gan 28 gadus strādājot pēc iepriekšējās vērtēšanas sistēmas, cik ilgs laiks man bija vajadzīgs, lai es ne tikai saprastu, bet arī savā prātā kaut ko mainītu. Un es domāju, ka tas ir ilgs laiks, un vispār ieradums, izpratne par jaunām lietām nekad dzīvē nerodas uzreiz. Līdz ar to procentus summēs tie, kuri šo nedzird pirmo reizi. Tie, kas to dzird pirmo reizi, es domāju, ka tikai paretais iekļausies tajā, kurš teiks, jā, es tam piekrītu, es to atzīstu. Labi. Paldies, Santa, liels. Es domāju, ka ar šo, zināmā mērā, pozitīvo noskaņojumu mēs arī šīs dienas lekciju un varētu arī tad noslēgt. No manas puses tika saņemti daži jautājumi par to, vai šo prezentāciju būs iespējams kaut kā saņemt. Es domāju, ka nē, jo šo lekciju mēs esam ierakstījuši un vienā brīdī tā lekcija parādīsies Mārupas mājaslapā, kā skatām atkārtojumā. Tāpēc prezentāciju atstāsim Santai tomēr kā viņas intelektuālo īpašumu. Paldies, liels Santa, vēlreiz. Paldies arī jums visiem, kas pieslēdzās, kas skatījās. Patiešām no sirds ceram, ka šī lekcija jums viesa lielāku skaidrību par to, kāda tad ir šie te jaunā kārtība un kāda ir jaunie nosacījumi. Paldies un uz tikšanos nākošajās lekcijās un turpinam mācīties, tajā skaitā arī pieaugušie. Paldies un ar labvakar! Ar labvakar!